Lietas, kas man palīdzēja dubultot manus iekrājumus. Un pirmais noteikums, kuru es sāku ievērot pavisam nesen, tas ir atlikt noteiktu procentu uz krājkasi uzreiz pēc algas saņemšanas. Agrāk es biju darījusi tā, ka es atliku to summu, kas ir palikusi mēneša beigās, ja kaut kas vispār bija palicis. Tāpēc labāk to izdarīt uzreiz un rēķināties uz to summu, kas jau ir palikusi. Nākamais punkts, kas ir ļoti patīkams bonus, tas ir nopaļot summas bankas kontā. Es nezinu, vai visās bankās ir pieejama šī funkcija, bet es esmu izvēlējusies tādu funkciju, ka, piemēram, iepērkoties pa 3,50, 50 centi tiek nopaļoti un uzreiz nosūtīti uz manu krājkasi. Tā kā agrāk es iepirkos ļoti impulsīvi, piemēram, kosmētiku vai apģērbu, lai vienkārši uzlabotu savu noskaņojumu, tad tagad es ieviesu savu noteikumu, ka man ir jānogaida no 1 līdz 2 nedēļām vismaz, lai saprastu, vai man tā lieta ir nepieciešama, un tikai tādā gadījumā, ja es par to domāju vairāk kā 2 nedēļas, tad es varu apdomāt šīs lietas pirkumu. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir naudas uzskaitīšana, lai es saprastu, cik un kur es vispār tērēju naudu, un es izmantoju aplikāciju Monify. Es tur ierakstu savus ienākumus un izdevumus, un vēlāk mēneša beigās analizēju, cik un kur es iztērēju naudas, un skatos arī, cik ir liela starpība starp cik es nopelnīju un cik es iztērēju. Un, protams, pēc izdevīgākajiem piedāvājumiem dodies uz Altero, kas ir finanšu salīdzināšanas platforma, un saņem personalizētus piedāvājumus savām vajadzībām.